Dārza darbi paši no sevis neizdarās, bet zāliena pļaušana gan. Sveiki, es esmu Dženija. Šodienas Tultākā mēs runāsim par Parkside zāles pļaušanas robotu. Ir vairāki modeļi ar atšķirīgām īpašībām. Sāksim aplūkojot zāles pļaušanas robotus nedaudz tuvāk. Komplektā ietilpst pa vienam zāles pļāvējam robotam un ierobežošanas kabelim. Smart modelī robežu vats ir 150 metru garš, City modelī 100 metru. Tātad City modelis ir vairāk piemērots mazākam zālienam. Protams, komplektā ir iekļauts pietiekams daudzums skrūvju un āķu uzlādes stacijas uzstādīšanai. Ierīces iepakojuma kastē atrodas lineāls mērīšanai. Abi robotizētie zāles pļāvēji pļauj tieši tad, kad tu to vēlies, pilnībā automātiski pēc individuāli iestatāmiem grafikiem un līdz pat 2 reizēm dienā. Visi modeļi ir saderīgi ar Parkside lietotni. Tādējādi tu vari jebkurā brīdī ar lietotni sākt vai pārtraukt pļaušanu, neatkarīgi no ieprogrammētajiem laikiem. Zāliena pļaušanas roboti ir aprīkoti ar Parkside 20 voltu akumulātoru. Tiem ir jaudīgs elektromotors un izturīgs plasmasas korpus, un tie ir aprīkoti ar drošības slēdzi. Zāliena pļaušanas robota Smart pļaušanas augstums ir bezpakāpju regulējams un ir no 25 līdz 60 mm. Turklāt robotizētie zāles pļāvēji ir aprīkoti ar iebūvētu lietus sensoru. Ja sensors ir aktivizēts, tad lietus laikā ierīce atgriežas uzlādes stacijā. Zāles pļāvējam robotam City pļaušanas augstumu var iestatīt 3 dažādos līmeņos. Pirmajiem sezonas pļāvumiem ieteicams iestatīt lielu pļaušanas augstumu. Ja zāliena augstums pārsniedz 40 mm, vispirms nopļauj zālienu ar zāles pļāvēju. Ar spot režīma funkciju vari mērķtiecīgi nopļaut zāliena laukumus, kuros parasti atrodas dārza mēbeles vai rotaļu aprīkojums. Ļoti sarežģītos līkumainos dārzos platības apstrādes veiktspēju var uzlabot, izmantojot sekundāros starta punktus. Šim nolūkam gar robežkabeli tiek definēti līdz 5 papildu starta punkti pļaušanas uzsākšanai. Kā tu redzi, zāles pļaušanas robots ir ideāls palīgs tavam dārzam. Un tagad man ir laiks parūpēties par pārējo. Vai arī, lai atpūstos.